Labrīt! Lasam tālāk Azusa ielas grāmatu. Savā dienas grāmatā, kas tika rakstīta tajā laikā, es atrodu sekojošus novērojumus. Citāts. Dažas draudzes būs pārsteigtas, atklājot, ka Dievs tām ir pagājis garām. Viņš darbosies pa kanāliem, kur ļaudis viņam pakļaujas. Viņiem ir sevī jāpazemojas viņa priekšā un jānāk pie viņa pazemīgā garā. Mēs saucam pasadenu Dievam, bet pa to laiku citi apmierināti aplūko savu pašu labestību. Viņiem ir nīkuļojoša vāra, ticība un pavisam maz intereses attiecībā uz cilvēku pestīšanu. Dievs viņus pazemos, tiem vienkārši paejot garām. Gars uzpūš mūsos lūgšanu pēc varenas vispārējas gara izliešanās. Mēs zinām, ka tuvojas lielas lietas, bet mēs lūdzam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Un Dievs darbojas. Mēs lūdzam par citām draudzēm un viņu mācītājiem, bet tas kungs apciemos tikai tos, kas vēlēsies viņam pakļauties. Citāta beigas. Tas pats ir arī šodien. Tieši šajā vienā strateģiskajā punktā atklāsies vai nu galējais zaudējums, vai arī panākumi Dievam. Mums ir jābūt maksimāli pazemīgiem un maziem savās pašu acīs. Līdz ko atļausim audzēt mūsu paštaisnību un mūsu pašu svarīguma apziņu, mēs jau būsim pabeiguši. Šajā vietā vēstures kļūdainais loks atkārtojas. Dievs vienmēr visos laikos ir meklējis pazemīgus ļaudis. Viņš nevar lietot nevienu citu. Lielais reformātors Mārtiņš Luters rakstīja, kad mūsu kungs un ķēniņš Jēzus Kristus saka, nožēlojiet savus grēkus, viņš ar to domā, ka visai ticīgā dzīvei uz zemes ir jābūt konstantai un nepārtrauktai grēku nožēlai. Grēku nožēla un skumjas par saviem grēkiem, tas ir patiesa grēku nožēla, pastāv tik ilgi, kamēr cilvēks paliek ar sevi neapmierināts. Vēlēšanās sevi attaisnot ir visa nemiera cēlonis sirdī. Citāta beigas. Vienmēr ir vajadzīga sirds gatavošanās, pazemībā un atdaloties no cilvēkiem. Pirms Dievs var patiešām atnākt. Katras atmodas dziļumus noteiks grēku nožēlas gara dziļumi, kas tiks sasniegti. Faktiski šī ir atslēga katrai patiesai atmodai, kas ir dzimusi no Dieva. Es lasīšu vēlreiz šo frāzi. Katras atmodas dziļumus noteiks grēku nožēlas gara dziļumi, kas tiks sasniegti. Faktiski šī ir atslēga katrai patiesai atmodai, kas ir dzimusi no Dieva. Vēlreiz lasu. Katras atmodas dziļumus noteiks grēku nožēlas gara dziļumi, kas tiks sasniegti. Faktiski šī ir atslēga katrai patiesai atmodai, kas ir dzimusi no Dieva. 12. maijā Dievs ar mani nodarbojās attiecībā uz visa mana laika nodošanu viņa pārziņā, uzgriežot muguru itin visam un aicinot uz visiem laikiem pamest sekulāru darbu. Viņš vēlējās, lai es tagad uzticos viņam pilnīgi, attiecībā uz sevi un savu ģimeni. Tajā laikā biju dabūjis grāmatu Lielā atmoda Velsā, ko bija sarakstījis S.B. Šovs. Es to paņēmu līdzi īsajā pastaigā pirms brokastīm un sāku lasīt. Tas kungs jau gadiem ilgi bija centies mani pievest šim lēmumam, pilnībā nodoties viņa kalpošanai. Tagad mēs iegājām jaunā kontakta vietā, kas bija nodibinājies mūsu starpā. Viņam bija vajadzīga visa mana atlikusī dzīve, un es nedrīkstēju ne uz mirkli mēģināt laust šo viņa nodomu. Mana sieva bija sagatavojusi brokastis, bet es neatgriezos mājās pirms pusdienas. Biju zaudējis apetīti uz visu dienu. Gars caur grāmatu manī bija uzkurinājis liesmas. Es apmeklēju 3 sludinātājus un lūdzu ar tiem un lielu skaitu citu kalpotāju pirms atgriezos mājās pusdienās.
Biju saņēmis jaunu uzdevumu un jaunu svaidījumu. Es skaidri apzinājos savu nastu. Tā bija atmoda. Kopš tās dienas es katru dienu apmeklēju cilvēkus un lūdzu ar tiem. Dalīju visapkārt Kempbela Morgana traktātu par atmodu Velsā. Tas spēcīgi visus ietekmēja. Lūgšanas gars manī pieauga, un es izšķīros būt paklausīgs šai debesu parādībai. Apostoļu darbi 26:19. Lūdzu to kungu pēc ticības viņam pilnīgi uzticēties. Citāts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, Mateja 4:4. Tas kungs mani svētīja ar tālāku atmodas celšanas garu draudžu vidū, dodot man sagatavot rakstus, ko ievietot svētuma kustības laikrakstos atbilstoši šai tēmai. Sāku rakstīt īpaši ticības ceļam un Dieva atmodai. Tātad tie izdevumi. Ticības ceļš un Dieva atmoda. Kādu nakti uzmodos no miega, skaļi slavējot Dievu. Viņš mani satvēra aizvien vairāk un vairāk. Tagad jau es pa dienām un vakaros staigāju apkārt, stiprinot ticībā uz Dievu savus līdzstrādniekus par vareniem darbiem, ko viņš gatavojas darīt. Atmodas gārs mani bija pilnīgi uzsūcis sevī. Pār mani spēcīgi bija nonācis arī pravietošanas gars. Šķiet, es biju saņēmis skaidru, pēdiņās ticības dāvanu atmodai. Tas nav pārnestā nozīmē. Acīm redzot, mēs atradāmies brīnišķīgu lietu iesākumā, un es pastāvīgi pravietoju par mūsu gaidošo vareno gara izliešanos. Gailis arī modina. Man bija kalpošana reliģiskajai presei, un es sāku apmeklēt lūgšanu sapulces vairākās baznīcās, lai stiprinātu to ļaudis. Kempbela Morgana traktāts par atmodu Velsā brīnišķīgi izplatīja draudzēs uguni. Es darīju lielu darbu, apmeklējot svētos visapkārt un draudžu vidū, pārdodot S.B. Šova grāmatu Lielā atmoda Velsā. Dievs to brīnišķīgi lietoja, lai priekšplānā izvirzītu ticību atmodas garam. Tāpat turpinājās mans traktātu izdalīšanas darbs salonos un biznesa iestādēs. 1905. gada maijā es sarakstīju rakstu. Mana sirds ir ugunī, kad lasu par žēlastības, godības pilnajiem darbiem Velsā. 7000 šajā zemē, kas ir turējuši sadraudzību ar tā kunga pasargātajiem, iekavās Ecehēla 9, un kas ir raudājuši un skumuši šīs zemes negantību un iznīcības dēļ, varēs priecāties, jo Dievs darbosies vēlreiz. Bet kur ir šie 7000 vīru, kas sevi sasprindzinās, lai celtos augšā un satvertu Dievu? Lai mūsu segvārds šajā laikā ir Kaliforniju Kristum. Dievs meklē strādniekus, kanālus, zemes tārpus. Atcerieties, viņam ir vajadzīgi šie zemes tārpi. Jēzus dzīve tika izspriedzēta lūgšanā, līdz pat pēdējai porai. Šis darbošanās veids izskatās pārāk augsts vairumam cilvēku, bet vai šis nav mūsu kunga pēdējais sauciens? Citāta beigas. 17. jūnijā es devos uz Losandželusu, lai apmeklētu sapulci Pirmajā baptistu draudzē. Viņi gaidīja uz to kungu pēc gara izliešanās šajā vietā. Viņu mācītājs Jozefs Smeils tikko kā bija atgriezies no Velsas. Viņš bija saskāries ar atmodu un ticies ar Evanu Robertsu un bija aizdedzies, lai iegūtu to pašu gara tuvumu un svētības ienākam viņa paša draudzē Losandželosā. Man atklājās vajadzība pēc šīs sapulces apmeklējuma saskaņā ar manu paša vīziju, nastu un vēlēšanos kalpot. Un tā es pavadīju 2 stundas lūgšanā pirms vakara sapulces. Sapulces tika noturētas katru dienu un katru vakaru, un tur darbojās Dievs.